Jā, labdien, cienījamie žurnālisti. Šodien valdības tātad sāk skatīt nodokļu reformas likuma projekta pirmo daļu, konsekventi ejot pēc tā projekta, kādu Finanšu ministrija ir sagatavojusi un arī kāds ir apspriests trīspusējās sadarbības padomē. Tā ir atbilde attiecībā par to, kāda valdība iesniegs šo paketi Saeimā, ieskaitot arī minimālo algu 430 eiro, kā to paredz mūsu līdzinējā vienošanās. Vēl es gribētu šodien bez tā vēl pieminēt arī, ka es esmu nosūtījis vēstuli Latvijas ģimeņu ārstu asociācijai, arī reaģējot uz arī viņu atsūtīto atbildi. Protams, pirmkārt gan sakot, ka attiecībā uz to, ka tas ir streiks, tomēr šai gadījumā valsts pārvaldes juristi arī vērš uzmanību, ka tas tomēr neatbilst streika sarunu likumam, atzīmēt kāds klasiskais streiks. Tai pašā laikā es uzskatu, ka veselības nozara šobrīd ir viena no valdības prioritātēm, un viņa ļoti, ļoti svarīga visai sabiedrībai. Tāpēc arī visi tie lēmumi, ko mums jāpieņem attiecībā uz veselības jomas sakārtošanu, ir jādiskutē, un tāpēc es griežos gan pie Latvijas ģimeņu ārstu asociācijas, arī pie Lauku ģimeņu ārstu asociācijas, un ceturtdien 9:30 aicinu satikties ar mani ministra kabineta zālē, sastāvā, kādu viņi to uzskata par vajadzību. No savas puses es aicinu arī veselības ministri un ģimenes un ārstu asociācijas vadītāju Apņiņu kungu, lai piedalītos tur. Es uzjautāju. Elementāri ziņas par, vai jūs varētu pateikt, kāds tad ir lēmums sniegt kravu vietā un kādas ir Latvijas valsts? Valdība turpina, izskatot jautājumu, arī turpina atbalstīt mūsu uzņēmēju intereses. Tā skaitā Tieslietu ministrijai līdz septembrim ir jāizvērtē priekšlikums plus mīnus un iespējamais variants, kā to darīt, bet ar vērsties valstī ap pieteikumu Eiropas Savienības tiesā. Pret Eiropas komisiju attiecīgi ņemot vērā to, ka atļaujas un zveja tika veikta legāli ar Eiropas komisijas akceptu. Kā pārējie atbalstošie lēmumi, protams, šobrīd nav publiski. Faktiski lēmums ministrija atbalsta lēmumu tiesāties, bet ir jāizvērtē Tieslietu ministrijai precīzs uzstādījums, kā par ko un kādā veidā. Kāpēc šis jautājums ir jautājums? Attiecīgā visi jautājumi, kas skar valsts iespējamo, esošo vai iespējamo tiesvedību, piedodat, jebkurš izteikums tiek vērtēts arī iespējamajā tiesā. Tā ir atbilde. Didis Šmits pauda, ka nožēla par Eiropas komisijas rīcību, pēc rīcības trūkumu šajā jautājumā. Kā jūs vērtējat, kāda bija Eiropas komisijas rīcība, vai tā bija pietiekami aktīva aizstāvot dalībvalstu intereses? Jebkurā gadījumā jau, es domāju, jebkuras institūcijas, tā skaitā arī Eiropas Savienības lēmumiem jābūt ļoti konsekventiem, jo patiesībā bija pausts atbalsts, bet kurš kā izrādījās, nebija saistošs. Zveja, ko mēs vēršam uzmanību, nebija nelegāla, ar ko nodarbojās mūsu kuģi. Tāpēc arī līdzinējās sarunas, diemžēl, nav atjaunojušas zveju tur. LNB ir par minimālās algas palielināšanu. Kāpēc
Viņš ir šāds arī priekšlikums bija pamat arī paketē. Viņš ir vērsts uz nevienlīdzības samazināšanu un uz mazāk atalgoto strādājošo darbu samaksas paaugstināšanu. Protams, arī izvērtējot, neslēp vakar arī koalīcijā sadarbības padomē tiek diskutēts par to, vai ir nepieciešams tik strauji šis jautājums, bet ņemot tik strauji šobrīd to arī celt minimumu, jo tas tomēr arī iespaido ļoti daudz strādājošo, kas reāli saņem, bet pārunājot jautājumu ar koalīcijas, ar trīspusējās sadarbības padomes arī locekļiem, šobrīd Latvijas Brīvā arotbiedrība ir diezgan kategoriski šais nostājās, un pretējā gadījumā mēs, acīm redzot, būtu jāsauc vēl viena trīspusējās sadarbības padome. Mēs šobrīd esam vienojušies, valdība iet uz Saeimu ar trīspusējās sadarbības padomes atbalstu, un es gribu apliecināt, ka man viņš ir ļoti svarīgs, jo mūsu mērķis jau arī ir apstiprināt pamatnostādes, un jau tuvākajā laikā viņas ir ļoti svarīgas arī kontekstā ar veselības aprūpes reformas. Vēršu uzmanību, ka šajā diskusiju gaitā mēs tomēr esam palielinājuši nodokļus arī darba spēkam, vienlaicīgi gan samazinot iedzīvotāju ienākumu nodokli, bet vienlaicīgi veselībai katra puse, gan darba devēja, gan darba ņēmēja 0,5% velta, un respektīvi šis ir viens no retajiem gadījumiem, kad apzinoties šīs jautājumu svarīgumu, to ir akceptējusi gan Latvijas darba devēja konfederācija, gan Latvijas Brīvo arotbiedrību savienību, un es ar dziļu izpratni tad arī saprotu viņu bažas par to, ka dēļ veselības mēs jau esam tur tomēr piekāpušies, pauduši atbalstu valdībai. Un tādā gadījumā vēl runāt par netik strauju minimālās algas palielināšanu, tā būtu zinām vilšanās.